Labdien visiem! Mēs esam šeit atnākuši, lai Valters Klēps mani intervētu, kāpēc man ir jāuzvar LVB 10 000 ķīlēšanas vāģi video konkursu. Galvenā balva 10 000 eiro. Es tikai prasu 10 000, lai uzķīlētu man vāģi. Valters ir sagatavojis pāris jautājumus, lai cilvēks iepazīst mani un saprast, kāpēc man ir jāuzvar. Jā, es varu sākt tēt, jā. Es tev atļauju, jā. Okay, jā. Čau visiem. Man sauc Valters, kā jūs dzirdējāt. Šitas ir mākslīgā intelekta sagatavot jautājumu, tā kā viss čil. Tātad, pirmais jautājums. Kas tu esi tiem, kas nākuši no TikTok, kas nezinu, nav redzējuši tev, nezinu neko? Aiziet. Ļoti īsi sakot, esmu Arturs, virdzinieks. 2004. gads, esmu BMX freestyle sportists, profesionāls. Es mācos pašlaik Liepājas valsts tehnikumā par ēku būvtehniķi. Un mani mērķi dzīvē ir panākt augstākos rezultātus, cik es pats spēju savā sportā, pēc tam kļūt par miljonāru, izglītot un motivēt nākamo paudzi. Ļoti skaidri. Kāpēc BMX freestyle starp visiem sportveidiem? Sāku es ar futbolu, kad es biju 6 gadu vecs. Es aizgāju no futbola, kad man bija apmēram 10. Tad es ar savu labāko draugu izdomājām, ka iesim kopā uz BMX treniņiem. Un tas bija 2015. gads. Es oktobrī 1. piekdienā sāku iet treniņos, un tagad 8,5 gadu vēlāk esmu šeit. Kas ir šis LVB konkurss? Pastāst, kas tas tāds ir? Es pats īsti nesaprotu, kas ir šis konkurss. Es teikšu godīgi, esmu izlasījis tos nosacījumus, bet viņi ir mazliet miglaini, manuprāt. Bet īsi sakot, LVB, Aivs no Perfection 86 un Žans no Olām, kā jau cilvēki nezina, bet jums jau jāzina, kas ir Aivs un Žans. Viņi visi trīs ir uztaisījuši konkursu, kur tev jāizveido video par savu mašīnu, kāpēc tā ir jāuzķīlē par 10 000 eiro. Jāuzķīlē, tas ir uztaisīt to kosmētiski izskatīgi un tā tālāk. Un tā konkursa princips ir tāds, es izveidoju video par savu mašīnu, ko tu jau redzēji. Es pastāstu, kāpēc esmu pelnījis, lai tā mašīna tiek uzķīlēta. Un tad tur īsi sakot, ir tā, ka top 16 tiek tālāk uz kaut kādu mājaslapu slotsfighter.com. No top 16 kaut kādā veidā izbalso un izveidojas top 4, kas tiek uz fināliem. Un finālos LVB, Aivs un Žans izvēlās uzvarētāju. Skaidrs. Tālāk. Kāpēc tu uzskati, ka tev tieši jāuzvar šis konkurss? Kāpēc man jāuzvar konkurss? Tur ir mazliet nepieciešams konteksts, bet par cik esmu BMX freestyle atlēts, es visu savu algu no prakses un visus savus mammas līdzekļus investēju sevī, lai nokļūtu līdz 28. gada Olimpiskajām spēlēm un lai es varētu būt tuvākajos 10 gados labākais sportists šajā sfērā. Tālāk. Tavu mīlestību pret mašīnām. No kurienes tā ir? Es tiecos uz tām 28. gada Olimpiskajām spēlēm. Līdz ar to es visu naudu investējot sevī, man neatliek neviens cents mašīnai un tās izskatam. Es vēlētos investēt savā mašīnā un izveidot to ļoti smuku, bet, diemžēl, tas tiek nospiests, jo mans prioritātes ir savādāks. Tā mīlestība pret mašīnām, kā tā rodās? Kā jau ar visiem, tu pats zini, tas paklājas. Vairs nav ko teikt, tas paklājas. Ja tu zini, ar to paklāja viss sākās. Bet, ja vajag specifisks notikums bija, kad es teiktu, starp 10 un 13 gadiem es skatījos caur vecām savām bildēm, kur es biju maziņš un es ieraudzīju bildi, kur esmu rokās savai māsicai, ja nemaldos. Un viņi stāvēja priekšā manas mammas vecajai mašīnai 86. gada Volkswagen Scirocco. Un pēc manas atmiņas tā mašīna bija fantastiska. Sarkanā krāsā ar flakoniņu zelta disku nokrāsot. Fāters viņam laba gauma bija tajā laikā. Tā mīlestība izveidojās un tagad esam šeit. Man ir E46. Kā jau mēs redzējām gan video, gan Arčīs tikko teica, kāpēc E46 no visām mašīnām? Kāpēc E46 tieši? Īsi sakot, esmu jauns un stulbs, bet tā gari stāstot, pirms tam man mamma izvēlējās nopirkt
Mitsubishi Outlanders 5. gada. Manā māte nopirka mašīnu smukumam. Es tajā laikā biju 17 gadīgs. Mēs bijām braucienā Polijā. Mēs skatījāmies Michael Jordan dokumentālo filmu. Kā viņu sauc? Last Dance. Jā, mēs to skatījāmies. Un tajā vakarā manā māte pazvanīja, pastāstīja, ka nopirka jaunu mašīnu. Tas bija forši. Bet par cik es tajā laikā tikai pievērsu uzmanību BMX-am, man pat vēl nebija baltās tiesības. Es neko nepievērsu uzmanību. Bet tiklīdz es dabūju baltās tiesības, es sāku braukāt apkārt. Es sāku domāt, kā ir dzīve ar mašīnu. Es sapratu, cik tā mašīna bija ļoti liels ieberziens, teiksim tā. Diemžēl no tās mašīnas bija jātiek vaļā, ko es dokumentēju savā YouTube kanālā. Ir 2 pilni video dokumentālā filma pa lielam, kā es tiku no tās mašīnas vaļā un tiku pie 46. Tālāk. Ko tu darīsi ar mašīnu, ja tu uzvarēsi? Kāda tava vīzija tālāk? Mans plāns ar to mašīnu ir tāds, ka es viņu paturēšu. Es jau viņu nopirku ar plānu paturēt, tāpēc, ka viņai pār 400,000 nobraukums. No ārpuses viņa neizskatās baigi smuki. Viņa vēl ir sist. Es uztaisīju kā ar vertikālu atskaiti. Uzreiz, kad es viņu pirku, viņa sist līdz kaut kādiem 5,000 kādā 12. gadā. Bet kaut kāds mehāniķis apskatījās uz sekundi un teica, ka ļoti kvalitatīvi sataisīts, tāpēc man nav problēma ar to. Problēma ir tāda, ka es esmu perfekcionists un es tajā mašīnā izveidoju mazu kladīti, kur es rakstu pilnīgi visu, kas notiek, un esmu ļoti pedantisks uz to lietu. Okay, tālāk. Kas notiks ar tevi, ja tu uzvarēsi šo konkursu? Varbūt kaut kas ļoti mainīsies, kaut kas atvieglosies. Kas mainīsies tavā dzīvē? Es jau gribēju teikt, atvieglosies finansiālā situācija. Es varēšu mazāk naudu ņemt no mammas nost. Vairāk naudas varēšu investēt sevī, savā karjerā, sevis pilnveidošanā, savu mērķu panākšanā. Tas arī ļoti būs patīkami, ja man būs izskatīga mašīna, jo man jau tās mašīnas patīk. Jā, ko tu darīsi? Ko tu esi izdarījis, es gribētu teikt, šajā brīdī jau, lai uzvarētu šo konkursu? Manuprāt, esmu izdarījis visu šajā dzīves brīdī, ko es varēju, lai uzvarētu to konkursu. Tad vienīgais, kas atliek, ir turēt īkšķus un cerēt, ka uzvarēšu. Bet es izveidoju cik vien kvalitatīvu video, es varēju to TikTok ar Ralfu Bārtnieku palīdzību. Viņš uzfilmēja un samontēja. Esmu tagad uztaisījis mazliet interviju ar Valteru Klēpi. Paldies Valteram, ka viņš ir atnācis, lai mazliet informētu tos cilvēkus, kuriem interesē vairāk mans stāsts. Manuprāt, esmu izdarījis visu, ko es šajā brīdī varēju, lai to video uzvarētu. Tāpēc lūdzu, turam īkšķus pa mani. Okay, un pēdējais. Varbūt tev ir kaut kas, ko tu vēl gribi piebilst? Es gribu vēlreiz pateikties visiem, kas palīdzēja. Protams, Ralfs un Valters, bet arī Roberts Klēps no Create. Ja jūs vēlaties studijā uzfilmēties, uzbildēties, tad sazinieties ar viņu, jo students nevar šitādu 3000 kameru atļauties un apgaismojumu un smuku fonu aiz muguras sev. Tāpēc lūdzu atbalstiet visus, kas atbalsta mani. Un ja tu vēlēsi mani atbalstīt, tad aizej uz to TikTok, nolaiko, iekomentē, aizsūt visiem saviem radiem, visiem draugiem, visām ģimenēm, kuriem jūs varat iedomāties. Iekomentējiet kaut ko. Zini kā, ja es zināšu, ja tu esi no šī video, ierakst iekšā TikTok komentārā 46. Uz ekrāna būs 46. Un ja tu vēlēsi atbalstīt mani, tad aizej uz YouTube, paskaties pāris video, un tā tu vari mani atbalstīt. Paldies. Es arī tur esmu. Un paldies. Jā, ja tu gribi redzēt šito džeku vēl kādreiz, ej paskaties. Atā.